jūs ba zinātu, kā man trūks laika uz jūsiem, tas ir kaut kas. Darbā tur vispār kaut kas nenormāls notiek. Dubļi pa kaklu, viņčotājiem var atsevišku kaut kādu reikinu uzstādīt par kontenta ražošanu. Audiks. Skati ir jāiziet. Burtiski nākam nedēļ zaīšu uz skati. Lai skatē dabūt minimālo divnieku daudzumu, tur tik bija jādara, tas ir kaut kas. Tur, man liekas, atsevišku video taisīsim. Man liekas, ka, ja es neko nebūtu darījis, A4 lapā pat nepietiktu vietas, lai tos divniekus visus sarakstītu. Un vēl es ar dzīvokli ņemos. Tur arī vajadzīgs remonts, tas arī ir laikietilpīgs process. Tāpēc uz jūsiem man laika kategoriski nepietiek. Karoči, planēta tik ātri griežas, ka es nevaru paspēt. Tāpēc ejam mājaslapā tavaigarāžai.lv un ziedojam. Mēs tikmēr sāksim video. Apsveiciet mani, es nokārtoju BE kategoriju. Izejot visam cauri, šitam, kam bija jāiziet, lai dabūtu to BE kategoriju, manā saprašanā tā ir vienkārši naudas sūkšana no cilvēkiem. Man liekas, ka tas vispār nebija vajadzīgs. Atšķirība no B kategorijas un BE kategorijas eksāmena gandrīz vai tur tīrākais sīkums pa lielam. Man liekas, ka reāli varēja B kategoriju kartot un BE dot vienkārši komplektāt. Bet tēma ir interesanta, tāpēc piedāvājot par to šo parunāt, pastāstīšu par farkopiem, piekabēm, rozetēm, dažādām mazām niansītēm. Pastāstīšu arī, kā BE dabūt, kam ir jāiziet cauri, kā eksāmenā iet un ko tur ir jādara. Ja tavai mašīnai ir farkops, tas nenozīmē, ka tu vari vilkt, ko vien tev sagribēsies. Tur ir vairākas nianses, kas ir jāzina. Pirmais, ko tu vari darīt, ja tev ir B kategorijas tiesības? 3,5 tonnas. Tu vari, ko vien gribi ķert līdzi it kā tai mašīnai, tam farkopam pievienoja un tā, lai summā ir 3,5 tonnas. Vairāk ne. Tu teiksi, ja man ir džips 3,5 tonnas, man piekabas vispār nevar? Var. Bet tikai 750 kg. Tātad, ja piekaba ir 750 kg, summā sastāvs var būt 4250 kg. Bet, ja masa piekaba ir augstāka par 750 kg, tad tava summa sastāvā var būt tikai 3,5 tonnas, ne vairāk. Ir pie mums tāds 96. kods. Ar to 96. kodu, tā piekabē drīkst būt grūtāka par 750 kg. Jēgu viņā baigies neredzu. Viņš tāds, kas ir, kas nav, un tāds nesaprotams. Tātad, ja tev ir B kategorija, tu vari summā ar vilcēju un piekabi būt 3,5 tonnas. Ja tev ir C96. kods, tu summu to vari palielināt uz 750 kg. Ir tā vērts? Es nezinu. Varbūt. Man liekas, ka tas nav tā vērts. Un tad tas saldākais. BE kategorija. Mašīna 3,5 tonnas, piekaba 3,5 tonnas, kopā 7 tonnas. Es esmu pārliecināts, ka 90% manas auditorijas BE kategoriju gribētu tikai vienas piekabas dēļ. Trals. Un vēl 50% auditorijas, esmu pārliecināts, ka vēl kā to tralu bez kategorijas. Tie, kas braukā bez kategorijas, jūs gan jau, ka zināt, 40 eiro sots. Bet arī neizmirstiet, ka punkti arī klāt nāk. Un katra nākamā reize būs vien dārgāka. Kā arī punktu skaits arī palielināsies, tā ka esiet uzmanīgi. Jūs teiksiet, ja brauc pa noteikumiem, tad neapstādina. Ja stipri sagribēsies, atradīs iemeslu, lai apstādinātu. Ticiet man. Tad ir vēl atsevišķie cilvēku kategorijā. Tās piekabas mazās, 750 kg. Viņai pašmasa kādi 250-300 kg. Ja paskaitīt, 500 kg kraunasība. Kas tie 500 kg ir? Tur nepilni 15 maisi ar cementu, tāpat nav pilna palete. Ar to maziņo piekabīti tu veselu paleti neatvedīsi, juridiski. Faktiski jau tās piekabas it kā iztur. Bet, braucot pa kādu šoseju, tevi pa ceļam var apturēt un uzlikt uz svariem. Ja pēc svariem kaut kas nesakarīt, būs sūdi. Visas piekabes ar pilnu masu virs 750 kg parasti ir aprīkotas ar bremzēm. Tava mazā piekabīte nav aprīkota ar bremzēm. Iedomājies, cik viegli būs apturēt šito visu masu. Cik stabili viņa uz ceļa turēsies.
Padomājiet par to, drošību arī ir jāievēro. Kam ir jāiziet cauri, lai dabūtu BE kategoriju? 3 dienas jāiet uz autoskolu, teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas 8 dienas. 8 braukāšanas. Kas ir eksāmenā? Gandrīz tas pats, kas uz B kategorijas. Arī 3 etapi. Tātad mašīnā stulbos jautājumus uzdot. Atbildi pirmais etaps ieskaitīts. Tad aizbrauc uz poligonu. Tur tev vajag pievienot piekabi. No sākuma tu piebrauc precīzi uz farkopa, uzģērb trosīti, farkopu, riteni iedzen līdz galam, noņem bremzi, pieslēdz vadu, pārbaudi pagrieziena rādītājs un palūdz pajautāt, lai piespiež pedāli vai pārbauda, vai bremzes strādā. Viss, kad šitais ir gatavs, tad tu vari sākt nākamo kustību, lai iedzītu iekšā garāžā. Iedzen garāžā, brauc uz ielu, pabrauc pa ielu, kā arī uz B kategorijas, atbrauc atpakaļ, atvieno arī visu pareizi. Tātad stulbie jautājumi, atvienošana, pievienošana, garāžā iedzīšana, pa ielu izbraukt. Viss. Tas ir viss, ko ir jāizdara. Pieņemsim, ka tu dabūji tiesības. BE kategorija, tagad var braukt, kur gribi, kā tu līdz savam golfiņam gāzīšu trālī, bļā, un uzkraušu tur busiņu iekšā. Hui tam plavo. Ražotāji ir uzlikuši 2 limitus par vilkšanu. Viens ir piekabe bez bremzēm, otrs ir piekabe ar bremzēm. Ja nu kas, neviena mašīna, palielam neviena mašīna nedrīkst vilkt vairāk par 750 kg. Ja piekabai nav bremžu. Agrāk bija tā, ka pusotru reizi vai 2 reizes ir jābūt mašīnai smagākai nekā piekabai. Tagad viss ir savādāk. Ja piekabai nav bremžu 750 kg, tie ir parasti visām mašīnām. Un atkarībā no mašīnas modifikācijas, varbūt piedziņas, tā kā ražotājs ir nolēmis. Tur ir pusotra, 2, 2,5, 3. Tur ir atkarīgs no ražotāja. Cik viņš pateica, var vilkt, tik arī ir jāvelk. Un viss, punkts. Vai jūs zināt, kas ir viniete? Tā ir lielceļu vai magistrāļu kaut kāda tur nodeva. Tak vot to vinieti, ceļa nodevu, ir jāpērk transportiem, krāvas transportiem, kas ir smagāki par 3 tonnām. Tātad, ja tev ir 3,5 būsiņš, tev vajag vinieti. Ja tev ir 2 tonnas būsiņš, tev nevajag vinieti, bet tik līdz tu pieliec smago piekabi un jūsu pilnā masa ir augstāka par 3 tonnām, viss tev vajag vinieti. Pa pilsētu iekšā tev viņa nav vajadzīga. Tik līdz tu izbrauc uz lielceļiem, vajag vinieti. Atnāks bilde, fotografija, viss sots. Tā kā vinietas arī esiet uzmanīgi vajadzīgas. Tas vēl nav viss! Tas vēl nav viss! Jūs domājat, ko vēl vajag zināt? Farkops. Viņa arī ir ieliktais limits no ražotāja. Cik viņam var vertikāli spiest augšā kilogramus? Varbūt jūs esat redzējuši šitādas uzlīmes. Šitā uzlīme nozīmē, ka uz šo farkopu var maksimāli 75 kg spiest vertikālajā asī. Tas nozīmē, ja tev ir kaut kāds veļiku turētājs vai kaut kāda smagā piekabe, viņai parasti ir norādīts, ne visām piekabēm ir norādīts, bet parasti vairākām ir norādīts, cik viņai ir uz ābolu vertikālā slodze. Ja viņa ir lielāka par tiem 75 kg, piemēram 150, tu nedrīksti vilkt. Pie mums valstī šito neskatās, nezinu kāpēc. Bet, ja tu aizbrauksi ar šitādu sastāvu uz Vāciju, tevi tur pārbaudīs. Un ja tev šitie cipari nesakritīs, tev būs vāks. Esiet arī šitam gatavi. Rozetes. Parasti ir 2 veidi. Vecā un jaunā. Vecā 7 pinu un jaunā 13 pinu. Ar ko viņas atšķiras? Vecā 7 pinu rozete, viņa padielēm ir tikai apgaismojums un viss. Galvenais minimums, es teiktu tā. Jaunā 13 pinu rozete, es teiktu, viņa ir gudrā rozete. Tātad, ko māk gudrā rozete? Ja ir tas kempinga vagons, kurā ir akumulātors iekšā, braucot, viņš lādējas no mašīnas. Kā arī, ja tu kaut kur stāvi, tur 12 volti ir patstāvīgi vienmēr no mašīnas dot. Apgaismojumiem visādiem un tā tālāk. Viņa ir atpakaļgaitas gaisma. Pie 7 pinu rozetes nav atpakaļgaitas gaismas, bet pie 13 pinu ir. Tālāk,
Viņa ir TSA. Kas ir TSA? Trailer Stability Assist, kaut kā tā viņa saucās. Man reiz bija tāds gadījums, ka es, kad apdzinu mašīnu un iestājoties savā joslā un sāku samazināt ātrumu, man sāk tas traileris šūpot. Tad es iedevu pedāli, lai tas viss pasākums apstājas. Tad TSA būtu tas, kurš novērstu šito situāciju manā vietā. Tātad TSA nestrādās bez elektriskām bremzēm, tas nozīmē, ka viņam ir elektriskās bremzes. Un rozete, viņam ir rozete hermetiskā. Kāpēc viņa ir hermetiskākā nekā 7 pinu? 7 pinu vienkārši iespraudi un viss gatavs. 13 pinu viņa ir kā ar vītni, viņa ieskrūvējas iekšā. Līdz ar to viņa ir hermetiska. Kam tās 13 pinu rozetes būtu vajadzīgas? Nu, pirmkārt, tie 12 volti, ka ir patstāvīgi, tas dod iespēju pieslēgt kaut kādas ierīces. Piemēram, ja tev ir kaut kāda laiva tāda lielāka, piebrauc ūdenī, tu vari elektrisko vinču pieslēgt un ar elektrisko vinču ievilkt iekšā. Apgaismojumi visādi, lai, es nezinu, ja tev ir platforma un tu tumsā strādā, tu apgaismojumu var pieslēgt visādu. Kempingiem tiem akumulātori lādējas, kamēr tu brauc. Tā ka, nu, tas ir atkarīgs no tā, cik moderna ir tava piekabe un cik tu gribi tās piekabes modernas sev nopirkt. Tā TSA sistēma, kas ir uz piekabēm ar tām elektriskajām bremzēm, arī ne visām būs virsū uzlikts. Mašīnā arī nekura katra atbalsta šito sistēmu. 13 pinu rozeti arī sarežģītāk uzstādīt. 7 pinu kā pie manis ir vienkāršāk uzstādīt. Tas ja paveiksies. Nekura katra mašīna arī garām palaidīs šitādu pasākumu. Jo mašīnas ir diezgan arī gudras pašlaik, arī vecās. Viņa zina, ja viņai ir slodze lielāka nekā vajag uz lampiņu, viņa to lampiņu slēgs ārā. Tāpēc vienkārši pieslēgties pie aizmugurējiem lukturiem nevienmēr sanāks. Kuru rozeti es ieteiktu izvēlēties? Pirmkārt, iegaumējam to, ka, ja jums ir vecā un piekabe ir jaunā, ir pārējā, jūs varat pieslēgt pārējo un vilkt to piekabi. Viss, kas nepieciešams braukšanai, strādās. Ja jums ir jaunā un piekaba vecā, arī ir pārējā, viss, kas nepieciešams, arī strādās. Par to nav jāpārdzīvo. Ja jums tikai piekabi vilkt kaut ko, kravu kaut kādu vēl kādu, vecās liekam un viss. Ja jums vajag kempingus, kaut kur jūs ceļot taisaties, vai kaut kādas vinčes, vai apgaismojumi, viss tas ir vajadzīgs patstāvīgi, 12 volti piekabē, viss uzreiz jauno jāliek. Tas arī viss. Raksti komentārā, kādu vēl interesantu tēmu varētu izrunāt. Spied laiku. Neizmirst arī piesakot, apmeklēt mājaslapu. Nu, no tā.